Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alise Plus studijā Juris Saukāns. Vācijā šā gada pirmajos 9 mēnešos uzbrukumu skaits imigrantiem pārsniedzis pērn visa gada laikā reģistrēto. Politiski motivētiem uzbrukumiem 30 reizes tikušas pakļautas bēgļu vai patvēruma meklētāju mītnes. 3 gadījumos tie bija vardarbīgi, vairumā uzbrukumu vainojami labējie ekstrēmisti. Policija uzskata, ka arī 373 no 417 noziegumiem, kas reģistrēti ārpus šīm mītnēm un bijuši vērsti pret patvēruma meklētājiem, vainojami tieši labējie radikāļi. Die Linke pārstāvis Klāras Binkneres viedoklis: viens no iemesliem uzbrukumu skaita pieaugumam esot pašreizējās debates par patvērumu piešķiršanas jautājumiem, kas var stimulēt rasistu mobilizāciju. Savukārt opozīcijā esošie Vācijas kristīgie demokrāti plāno kampaņu par sociālo pabalstu schēmas atcelšanu, jo esošā sistēma nepietiekami stimulējot cilvēkus atrast darbu. Lai kompensētu inflāciju, pabalstu līmenis līdz jaunā gada janvārim palielināsies par 12%. Vientuļi pieaugušie, kas dzīvo vieni, saņems 563 eiro mēnesī, par bērniem paredzēti papildus pabalsti. Jūrmalas Bāriņtiesas priekšsēdētāja ir vērsusies pie pašvaldības bibliotēkām un izglītības iestādēm, aicinot ierobežot piekļuvi 4 pretrunīgi vērtētām bērnu grāmatām, kā arī aicinot šīs grāmatas izņemt no skolu bibliotēkām. To vidū ir arī plaši apspriestā grāmata Tur lejā un grāmata Kad tētis pārunāja kutelīgus jautājumus. Jūrmalas Bāriņtiesa šīs grāmatas vērtē kā pornogrāfiju saturošus materiālus. Valsts meža dienests kopš medību sezonas sākuma 1. aprīlī reģistrējis 1083 uz autoceļiem notriektus medījamos dzīvniekus. Tas ir par 30 dzīvniekiem vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Šogad reģistrēti 112 notriekti aļņi, 126 staldbrieži, 624 stirnas un 59 meža cūkas. Visvairāk notriekto dzīvnieku šajā medību sezonā konstatēts Rīgas reģionālās, Dienvidlatgales un Zemgales virsmežniecību teritorijās. Latvijas pašvaldību savienības priekšsēdētājs Gins Kaminskis intervijā ir paudis, ka Latvijas pašvaldību savienība nevērtēs ne situāciju Reizeknē, ne arī kādas citas pašvaldības mēra rīcību. Viņš uzsvēra, ka Latvijas pašvaldību savienība nav pašvaldību pārraudzības un kontroles iestāde. Šo funkciju veic atbildīgā ministrija, kur arī pieņem attiecīgus lēmumus. Kaminskis uzsvēra, ka lēmums par mēra atstādināšanu noteikti ir jāpamato ar argumentiem, savukārt viņa organizācija aizstāv kopējo pašvaldību likumisko ietvaru un nodrošinājumu, kā arī intereses, nevis kādas pašvaldības iekšējās lietas, skaidroja Kaminskis. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas Latgales apakškomisijas sēdē deputāti un pašvaldību vadītāji vienojās par priekšlikumu apkopošanu vēstulē ministru prezidentei, lai uzlabotu pašvaldību finansiālo situāciju. Komisijas vadītājs Edmunds Tērumnieks no Nacionālās apvienības norādīja, ka finansiālas grūtības jau pašlaik ir vairākām pašvaldībām visos Latvijas reģionos, nevien Latgalē, taču jāatceras par drošību kā prioritāti pierobežas pašvaldībās. Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Sergejs Maksimovs no Latgales partijas uzsvēra, ka pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis ir novecojis un to nepieciešams mainīt. Šorīt vietām Latgalē apledoja valsts galvenie autoceļi, informēja Latvijas valsts ceļi. Šorīt sarežģīta bija pārvietošanās pa Daugavpils šoseju no Pļaviņām līdz Nīdzgalei un pa Jēkabpils Reizeknes šoseju no Jēkabpils līdz Varakļāniem. Slidenos ceļa posmus kaisa ar pretslīdes materiāliem, pa reģionāliem autoceļiem braukšanas apstākļi visā valstī bija apmierinoši. Nākamā trešdiena, 22. novembrī, zinātniskā konference Latgales māksla noritēs Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejā. Tā tiek rīkota Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gada dienas un Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja 85 gadu jubilejas ietvaros. Referātu tēmas orientētas uz mākslas izpausmēm Latgalē no 20. gadsimta 30. gadiem līdz pat mūsdienām. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildes Alise Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.